Labrīt. No rīta. Vai kā? Viss darbam nepieciešamais. Šeit jau es biju 5, jo mums atveda dīvānu. Un šeit iekurināja krāsniņu. Skatiet, jā, šāda krāsniņa. Un to es iekurināju. Un es varu pateikt tā. Kāpēc man arī nepatīk teltīs gulēt? Jo man vienmēr ir augsti. Un, teiks, citi vajag piemērotu guļamais un nezinu, ko vēl. Nē, ir tā, ka es burtiski sajūtu līdz kaulam mitrumu. Un, piemēram, ārā guļot teltī vienmēr ir mitrums. Un šeit ir tā, ka ir tāda maz brīnuma krāsniņa. Jā, ir. Bet tāpat laikā, tā kā šeit netiek kurināts regulāri, nu, tomēr ir vēss. Un visas esošās lietas izdveš vēsumu. Nu, piemēram, nezinu, gulta, matracis, siena, kuras atspiedos, jā, un viss uzreiz. Ja jūs vakar redzējāt, varbūt īsu brīdi, es biju ielikusi vienu video, bet tad es pārdomāju izņēmu ārā. Es nezinu, es esmu sapratusi, ka laikam ir jābūt tā. Tad, kad es filmēju, ja es runāju kaut ko par dziļi sevi, tad tas ir tā kā, tas darbojas. Vai arī par nedziļi sevi, bet par sevi. Un par citiem tad tā kā blakus. Kaut kā vakardienas video bija vairāk par bērniem, man likās, nē, nu kaut kas tur nav, kaut kas nav. Bet tāpat laikā varēja jau ielikt. Nekas jau tur traks nebija. Jā, un tad šodien domāju, varbūt atkal nefilmēt, jo šobrīd es atkal esmu iegājis tādā tā kā introversijā. Un liekas tā, ja es nefilmēšu, tad man varbūt negribēsies vairs nekad filmēt. Nu, varbūt tā arī būs kaut kad. Vienkārši, nezinu, pazudīšu. nekad vairs jūs netraucēšu. Šodien braukšu uz Rīgu. Uz veikalu. Man vīrs sūdzas, ka es neko sev nepērku. Nekā drēbes sev nepērku. Ka vajag kaut ko sev nopirkt. Jā, nepatīk iepirkties. Un tas laikam arī ir kaut kas... Es domāju, ka tas... Varbūt citiem jau kaut kādā mērā kaitina, bet tas ir saistīts ar tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kas ar savu ķermeni, ar to pieņemšanu savu ķermeņa. It kā arī varētu teikt, es pieņemu savu ķermeni, es sev pieņemu, bet tā jau nav. Tur ir visādi tādi mazi drakoniņi, un tad, kad ieeja tajā pielaikošanas kabīnē, un veikalā ir tās milzīgās, spilgtās, baltās gaismas, un tajā brīdī ļoti gribētu nomainīt savu seju. Tieši visas rētas, visas pumpas, viss ir tik ļoti redzams, ka slikti paliek. Viss celulīts, visi drebeļi un tā tālāk. Nu, viss ir redzams. Un laikam kaut kādā mērā to ir ļoti grūti izturēt. Es atkal tagad tā pastāstīšu, kā man ir, jā. Bet es braukšu. Jā, es tā kā vīrs saka, nu, vienreiz gadā to aizbrauc, jā. Nu, es aizbraukšu. Jā, šodien es aizbraukšu. Un es arī pateikšu, kāds ir galvenais mērķis. Mīļie cilvēki, tajā reizē, kad es biju sporta zālē, pirms mēnešu vai pirms 2 vai pirms cik tur jau bija, tā bija vienīgā reize. Es vairs arī neesmu bijusi. Manas ēnas pat tur nav bijušas. Un man ir kauns par to. Nu, stulbi. Man tas tiešām liekas tik stulbi. Nu, kā nevar cilvēks saņemties? Jo, jā, es visur šodien, lasot Jura Rubeņa grāmatu, cilvēkam visas dzīves laikā jādarbojas ar ķermeni, ar prātu, ar garu un ar ēnu.
es to garu gan arī tikko aizmirsu. Un tā ēna, ja. Piemēram, tāpēc es skatos dažu video, man pašai nepatīk, man tas tracina, jo es reāli tur darbojos ar savu to ēnas pusi, nu, kas man pašai nepatīk, ar to nesmuko, ja. Ar to nesmuko. Bet, nu, labi. YouTube's man ir karīgs. Jā, un tad, ziniet, vēl tāda lieta, kad jums rādīja to savu sejtūmā. Es dažreiz, nu, klausos tur par plastiskajām operācijām, par visu kaut ko tādu. Man dažreiz gribētos, lai man nostieptu, ja, un lai man, nezinu, vai kaut ko šeit sapildītu, lai man vaigos neredzētu tās manu pumpu, atstātās pēdas, kas man kādreiz ir bijušas tās pumpas, ja, ko es esmu stāstījusi. Bet, domājieties, kā man vīrs pasaka. Cik labi, ka tev tur ir tās rētas, jo tās tev atgādina par to, kas ar tevi ir noticis. Un vispār, jā. Ja man pēkšņi uzlikt kaut kādu ļoti gludu seju, un es staigātu tādu baigā kā pāvus, jā, cik es esmu skaista. Man liekas, pārklātos kaut kas, es aizmirstu par to, ka es īstenībā, nu, kādreiz, esmu diezgan, kā man kāds tūs cilvēks reiz teica, ļoti nolaidusies. Jā, es esmu bijusi ļoti nolaidusies. Bet tā ir laba pieredze. Un līdz ar to tās pumpu rētas man palīdz atcerēties, ka es biju nolaidusies. Līdz diezgan zemam līmenim, ja? Nu jā, tā ir. Labi, es vēl gribēju pateikt to vienu lietiņu. Man atsūtīja viena draudzene, Nila Konstantīnova, rakstu par to, vai jauniešiem un pusauģiem vajag lietot medikamentus. Nu, piemēram, ja ir depresija, es domāju tādos gadījumos, jo Nils Konstantīnovs ir, manuprāt, viņš ir psihoterapeits, nevis psihologs pat. Jā, psihoterapeits, kurš darbojas tieši ar pusauģiem, ar tādiem problemātiskiem pusauģiem, un jā, viņš daudz kur uzstājas, un tāds šobrīd tāds, teiksim tā, viņš ir zirgā. Ja? Nu, tad viņš no tās savas zirgā esošās pozīcijas, viņš raksta, un tas ir forši, ka viņš, dažādi tie viedokļi, ja? Viņš tieši saka, ka nevajag līdz ko bērnam ir nedaudz tur kaut kāda neiroze, depresija, kaut kas tam līdzīgs, dot medikamentus. Nevajag. Un es varu pastāstīt, kā bija mūsu gadījumā. Piemēram, puikām sākumā bija medikamenti. Jā, tādi. Un es varu teikt, ka lielākai daļai, kuras kontaktējos arī, piemēram, ar citām auģu mammām, jā, tiek izrakstīti tādi, kas nedaudz palīdz nomierināties nervu sistēmai, jo tas uzbudinājums ir ļoti liels no tiem visiem notikumiem, kas ir tam bērnam dzīvē bijuši, un tādi, ritīgi tādi satricinoši, ja? Daudzi. Un kas tad notiek? Kāpēc vajag tos medikamentus, nedaudz nomierinošos? Lai vienkārši nervu sistēma nomierinās, un bērns atveras arī kaut kādām kognitīvajām funkcijām. Nu, es ar to domāju, lai viņš vienkārši var mācīties. Jo mums bija tā, ka lielais dēls, viņš nevarēja iemācīties neko, ne dzejoli, ne vārdiņus angļu valodā, ne kaut kādus tekstus atstāstīt, jo viņam vienkārši nedarbojās atmiņa. Bet tie medikamenti ir tā kā kruķis vai nūja. Nedaudz piepalīdzam, lai bērns vienkārši atpūšas, ka viss ir normāli, viss stabilizējas, dzeram vitamīnus un, jā, tā kā maksimāli mierīgi, cik vien var, ja? Ka vienkārši, ka viss ir stabili. Un to stabilitāti var nodrošināt arī tāda, tas, ko sauc par režīmu, vienkārši dienas struktūra. Paredzama dienas struktūra arī nodrošina mieru bērnam. Un līdz ar to pamazām, piemēram, ziniet, kā mēs mācījāmies dzejoli? Ir ļoti superīga metode, ka vienkārši katru rindiņu
uzzīmējam. Piemēram, balta nāca tautumeita, tad mēs, piemēram, mans variants vienmēr ir kaut kāds, kādu es uzzīmēju, viņš tur savu variantu, un tā mēs iemācījāmies dzejoļus. Tāpat var ar vizuālo, ja, piemēram, bērnam ir ļoti vizuāla uztvere, kāda man ir vecākajam dēlam, tad tā ir ļoti laba metode. Un viņam vairs nebija bail un nebija tā kā, viņš atnāk mājās, ka viņam jāmācās dzejolis, ka tēt mājās ir katastrofa, kas tēt būs jādara, jā? Jā, nu, tās zālītes, kaut kādi, es teikšu tā, sākuma periodā ir ļoti labi. Ļoti labi, un pēc tam, līdz ko jau ir, redzi, ka jau ir mierīgāk, ir labāk, tad vienkārši palēnām atvadīties no medikamenta. Par sevis var pastāstīt. Tā kā es teicu pašā video sākumā, ka es biju diezgan nolaidusies. Ēšanas un vēmšanas problēma, ja, tātad saēsties un izvemties. Nu tāda, ziniet, es teiktu tehnika pret visām manām, jebkādām jūtām, kas manī tur bija. Ja? Bet tāpat laikā tas ieved tādā tā kā, es nezinu, labirintā vai strupceļā. Tātad līdz ko man ir problēma, ding, man galvā sāk mirgot kaut kāda tā kā spuldzīte, un man ir programma, kas jau ir iestrādājusies, ja? Kādā es darbojos, un tas bija taču tik daudzu gadu garumā. Un līdz ar to, jā, piemēram, tāds palīgs kā antidepresants vai kaut kādi citi medikamenti, es nezinu kā kuram, bet nu, man tieši antidepresanti, man tādi arī ir tik, nu, es tādus esmu dzērusi. Un tāds var pastāstīt tajā sākuma periodā, tas ir ļoti palīdzoši. Tas ir ļoti palīdzoši un tā kā jūties tāds stabils, mierīgs, bet kaut kādā mērā tur ir tas moments, ka it kā skaties uz visām jūtīgajām lietām, skaties tā kā caur logu. Jā, tas ir, nu, ja godīgi, man tas pietrūka, tas, ka tas mans jūtīgums. Es kaut gan vienā video tur teicu, man ļoti kaitina, ka es esmu tik emocionāli un tā, bet tāpat laikā tā es sajūtos dzīva. Nu, un kā, un tāda ir mana būtība, kaut kā, nu, piemēram, nezinu, skaņ kaut kas ļoti aizkustinošs, un man burtiski tas tā kā satriec tik dziļi. Un tad man tā nebija. Man tā kā, nu, tādas spilgtas, košas jūtas, kas man ir pašai dotas no dabas, nu, tāda pārlieku pat, teiksim, tā jūtība dažbrīd. Tādu jūtu man vairs nebija. Un man pietrūka. Un tāda kaut kādā mērā, jā, visu laiku es atceros to, kā tas bija tad, kad lietotu kaut kāds antidepresants un tā tālāk, kāda ir tad sajūta un kāda ir tagad. Nu, labāk kaut kādā mērā būt tur tādam savu jūtu, tādās kāpumos, kritumos, bet man laikam labāk tā patīk.